Labdien! Esmu Kristīne Griga, tumšmate, vidēja auguma, 1,70 m, ģērbusies melnā žaķetē, melnās biksēs, augstos papēžos. Paldies runātājiem, ekspertiem, kas iesāka šo te lekciju ciklu ar konkrētiem piemēriem. Tad biroja, Būvniecības valsts kontroles biroja, šī te prezentācija būs vairāk balstīta uz to, ko mēs redzam objektā. Kāda izskatās, kāda ir tie cipari, kāda ir šī te statistika. Protams, labie piemēri ir iedvesmojoši, bet cipari mazliet runā dažādāk. Man jāsaka tā ar nožēlu, raugoties uz mūsu normatīvo regulējumu, kas reglamentē vides pieejamību, salīdzinot ar kolēģu šo te regulējumu, jo īpaši Igaunijas prezentācijā, ko jūs šodien redzējāt, kur ir noteikti šie te stingrie noteikumi, kas ir jāievēro un kā tiek veikta uzraudzība jau uzbūvētās ēkās. Tas ir piemērs, uz ko arī Latvijai būtu jātiecās. Tāpēc, ieskacējot, birojas eksploatācijas uzraudzības kontroles ietveros, nevar lepoties ar to, ka mēs veicam kontroli, kuras ietveros mēs zinām konkrētas pozīcijas, kurām ir jāatbilst, kuras tiek vērtētas. Ja jūs pievērsīsiet uzmanību slaidam, tad šeit jau ir redzams, ka pārsvarā visi normatīvi akti, šeit es ielikuši pašus galvenākos, visi šie normatīvi akti ir balstīti tikai uz procesu, kad notiek būvdarbi. Tātad šeit mums nav nevienas norādes, kādā veidā ne tikai kontrolējošai iestādē, bet arī ēkas īpašniekam sekot līdzi šo prasību, vides pieejamības prasību ievērošanai. Bet neskatoties uz to, ka normatīvais regulējums attiecībā uz vides prasībām ir reglamentēts tikai būvniecības procesam, tad birojas atbilstoši mums dotajām pilnvarām veic šo te eksploatācijas uzraudzību, un tās divas pozīcijas, ko vērtē birojas, tas ir būves drošums, kuras ietvaros tiek vērtēta ēkas mehāniskā stiprība un stabilitāte, un otrs rādītājs pie šī te būves drošuma ir lietošanas drošība un vides pieejamība. Savukārt nākamais šis te vērtējamais atzars ir patvaļīgās būvniecības esamība būvē. Tātad vai nu ir šī te patvaļīgā būvniecība, vai nu nav. Vides pieejamības jautājumi birojā uzraudzības ietveros jau eksploatācijā nodotās ēkās tiek vērtēti caur šo te lietošanas drošuma prizmu, kas ir reglamentēta regulā, atsaucīti var redzēt lejā, kurā tad ir noteikts, ka būvēm ir jābūt projektētām un jābūt uzbūvētām tā, lai visā būves eksploatācijas laikā un arī remonta laikā nerastos lietotājiem nepieņemami nelaimes gadījumi vai zaudējumi, piemēram, slīdēšanas riski, krišanas riski, paklupšanas riski. Un tātad arī būvēm ir jābūt būvētām tā, lai viņas būtu pēc iespējas izmantojamas arī no šī te vides aspekta. Līdz ar to, vērtējot jautājumu par vidi, ar nožēlu jāsaka, ka patreiz Būvniecības valsts kontroles biroja pilnvaras veikt šo te uzraudzību par vides jautājumiem ir diezgan šauras, jo, kā jau es minēju, nav šī te normatīvā regulējuma, kas ļautu birojam eksploatācijas uzraudzības kontroles ietvaros arī pieņemt ēkas īpašniekiem saistošus lēmumus, uzliekot konkrētus pienākumus, uzlabot šo te vides pieejamību. Līdz ar to no vides aspekta birojas savu kontroļu ietvaros, veicot publisko ēku uzraudzību, kontrolē tikai divas pozīcijas, tātad vai ir nodrošināta iekļūšana ēkā, ir vai nav, un vai ir nodrošināta pārvietošanās par ēku.
Tātad arī vai nu ir nodrošināta, vai nu nav nodrošināta šī te pārvietošanās ēkā. Bet neskatoties uz šo te iztrūkumu normatīvajā regulējumā, kas ļautu rīkoties jau eksploatācijā esošo būvju uzraudzības un kontroles ietvaros, birojs var pieņemt un arī pieņem saistošus ēkas īpašniekam lēmumus attiecībā par lietošanas risku novēršanu, un šeit es teiktu, šis lietošanas drošums un vides pieejamība, tās ir it kā divas dažādas lietas, bet tajā pašā laikā arī ļoti savstarpēji saistītas lietas, jo viena otru gan papildina, gan arī neizslēdz. Līdz ar to lietošanas risku ietvaros birojas vērtē un seko līdzi, vai grīdas līmeņa starbības ir marķētas. Tātad, vai ir pamanāms, ka ir pēkšņi sākas kāpnes, vai arī dažādi cita veida paaugstinājumi grīdā. Plus tiek vērtēts no šo te lietošanas risku aspekta gūt traumu, tātad tas ir arī ar traumu gūšanu saistītais neatbilstības vērtēšana, plus vēl vērtēšana, kas saistās ar stikloto virsmu pamanīšanu. Tātad tam arī ir jābūt, lai novērstu šo te risku, sevis traumēšanas risku, nepamanot kādu stiklotu virsmu, vertikālo virsmu, tad arī šī te prasība birojas pievērš šim uzmanību. Tāpat tās margu esamības vai neesamības aspekts tiek vērtēts, un šo te margu augstums, ja viņas ir nedrošas, tad arī no šī te lietošanas riska viedokļa, kas var rasties pārkrītot pāri margām, tiek doti atbilstoši uzdevumi, uzlikti pienākumi īpašniekam rīkoties. Atbilstoši ailu platumi, atbilstoši evakuācijas ceļi, tas ir savstarpēji saistītas lietas. Ja mums ir evakuācijas ceļš, tad viņš nedrīkst būt tāds, pa kuru nevar evakuēties arī personas ar invaliditāti. Pārējot pie tādas īsas mazas statistikas, vērtējot šo te statistikas datus, šeit ir dati pa gadiem no 19. gada līdz šī gada 11. novembrim. Birojs gada laikā plānoti apseko vidēji 250 publiskas ēkas, un tad bez šiem rādītājiem, ko birojs vērtē un seko līdzi, vērtējot mehānisko stiprību, stabilitāti un patvaļīgo būvniecību, tiek vērtēti arī šie te vides aspekti. Tātad var iekļūt ēkā, vai var pārvietoties pa ēku. Ja mēs paskatāmies, iekļuve ēkā ir zaļais diagrammas stabiņš, un pārvietošanās pa ēku, mazliet atpaliek. Tātad līdz ar to primāri no šiem te datiem tā var izdarīt secinājumu, ka primāri ēkas īpašnieks nodrošina vismaz, lai iekļūst ēkā. Tad tas pārvietošanās pa ēku ir sekundārs jautājums, un to arī var redzēt mūsu uzkrātajā statistikā. Ja skatās šo te negatīvo, nevar iekļūt ēkā, kas ir sarkanais stabiņš un nevar pārvietoties par ēku, tad šie te rādītāji ir diezgan līdzīgi. Tas nozīmē, ka ēkas īpašnieks viņam vispār nav svarīgs šis te jautājums par vides pieejamību, ja netiek domāts nec par piekļūstamību, tad iekļūšanu ēkā, un tad līdz ar to netiek domāts arī par pārvietošanos pa ēku. Vērtējot šo te informāciju, kas mums ir uzkrāta pa vides jautājumiem, lietotājiem nepieejamas ēkas pa lietošanas veidiem, tad tie statistikas dati ir, kā jūs viņus redzat, nevar pārvietoties pa ēku, tas ir violetais diagrammas stabiņš,
Viss un nevar iekļūt ēkā ir sarkanais no birojam šajā periodā no 2019. gada līdz šī gada novembrim. Tad saliekot šos datus var redzēt, ka visbēdīgākā situācija mums ir biroja ēkām, kad šis jautājums nec par iekļūšanu ēkā, nec par pārvietošanos pa ēku pa dažādiem stāviem netiek risināts. Pozitīvi, protams, vērtējams, kad sociālo grupu un dzīvojamās mājas, tie ir tajā skaitā arī dažādi pansionāti, šis te jautājums tomēr ir aktuāls. Kolēģi, iepriekšējie runātāji, vairāk uzsveru lika uz jaunajiem projektiem, uz sasniegumiem, uz labajiem piemēriem. Es jums savas prezentācijas ietveros būs šis sliktais piemērs un labāks piemērs par ēkām, kuras jau ir nodotas eksploatācijā, jo kā arī vairāki runātāji izteicās, šī te ēku pielāgošana pēc tām vides pieejamības prasībām ir daudz sarežģītāka, laikietilpīgāka un arī radošas izdomas bagātākai viņai ir jābūt. Šeit pirmais augšējais foto uzņēmums, tas ir mūsu apsekošanas ietvaros veikta fotofiksācija sociālās aprūpes centrā. Tātad, lai izpildītu šo te formālo prasību, aprūpes centram ir uzstādīts pandus, bet, kam es gribētu pievērst uzmanību, tas pandus ir, kā iepriekšējie runātāji teica, tiešām tas ir slitkalniņš. Jāsaka tā, ja tam būvniekam nerūp, kas notiek ar trešo personu, kura ir liekta iespēja pārvietoties ar kājām, bet ir nepieciešamība pārvietoties ar ratiņkrēslā, vai viņš uz šāda te slīpuma liktu arī sava bērna ratiņus un liktu ar viņiem nobraukt. Tas ir labs jautājums. Līdz ar to šī te formālā prasība it kā ir izpildīta, pandus ir, bet ko mēs redzam šeit? Mēs redzam vairākus riskus. Tātad ir neatbilstošs slīpums, viņš nevar, šita persona nevar nedz uzbraukt viena pati, nedz arī nobraukt. Ja viņam izdodās nobraukt, tad viņš noteikti ieskries šajās stiklotajās durvīs un visdrīzāk arī ar to inerci arī izskries ārā, izbrauks. Līdz ar to šeit arī vēl tas negatīvais, kas iztrūks, tās arī ir margu neesamība šim te konkrētajam pandusam, jo viņš ir pārāk augsts, pārāk slīps, un ja vēl nav margas, un tad vēl ir šis tā apgāšanās risks. Zemāk esošais bilde, tā ir pastēka. Atkal, it kā ir formāla prasība ir izpildīta, jā, ir pandus, ir iespēja iekļūt ēkā, bet faktiski un fiziski tas vispār nav iespējams izdarīt. Pirmkārt, tas pandus platums ir ļoti šaurs. Ja vēl skatās platumu no margas līdz margai, vēl ratiņkrēslā varētu uzbraukt, bet, ja pamana, tur ir tāda apakšā, tāda maza apmelīte ar pacēlumu, līdz ar to tad, vispār ratiņkrēslā šajā pandusā nevar iebraukt. Ja kādam arī izdodās, tad, lai iebrauktu ēkā iekšā, iekļūtu, ir jāveic apgriešanās manevrs, un šeit varbūt bildē grūti salasāms, šis te, lai pagrieztos pa 90 grādiem, arī tur šī te kustība ir jāveic slīpumā, kas atkal ir bīstami ar iespēju ripot un dažādi gūt traumas. Pēdējā slaidiņā pozitīvais piemērs, kā jau es minēju, tas akcents vairāk manā stāstījumā bija likts uz jau esošām eksploatācijā nodotām ēkām. Šeit šīs abas bildes ir no skolas ēkas Liepājā. Šeit skola tiešām ir domājusi, kā audzēkņi varēs iekļūt šajā ēkā, tātad ir uzstādīts pacēlājs, un plus arī ir domāts par to, ka audzēkņi nepaliek tikai pirmajā stāvā, bet ir nodrošināta šī te iespēja pārvietoties ar kāpņu pacēlāju, kurš ir, bildē varbūt atkal nenolasās, ir
pie kāpņu margām, un tātad līdz ar to ir iespēja pārvietoties pa visu ēku, neliedzot šo te vides pieejamību. Paldies!